Arvien vairāk Latvijas patērētāji pievērš uzmanību informācijai par pārtikas produktu kvalitāti un izcelsmi, cenšoties izvēlēties kvalitatīvākos un veselīgākos produktus. Lai nodrošinātu patērētājiem iespēju saņemt pilnīgu informāciju par pārtikas produktiem, ir ieviestas Eiropas Savienības normas, kas nosaka augstus patērētāju aizsardzības standartus pārtikas produktu informācijas un marķēšanas jomā. Ko tas nozīmē ražotājiem? Ražotājiem ir jāsako līdzi spēkā esošajiem normatīviem aktiem, pareizi jāmarķē produkti un jānorāda visa būtiskā informācija. Taču šo prasību izpildē nākas saskarties ar vairākiem neviennozīmīgiem un komplicētiem jautājumiem. Piemēram, kā pareizi norādīt produktu izcelsmi, kā atbilstoši lietot veselīguma norādes, kā pareizi norādīt derīguma termiņu. Mēs palīdzam ražotājiem un izplatītājiem atrisināt šos un citus jautājumus, lai veicinātu cieņpilnu komunikāciju ar patērētājiem, kā arī, lai ievērotu Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasības. Šim nolūkam mēs sniedzam šādus pakāpojumus. Operatīvi pārbaudām, vai obligātā informācija ir sniegta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un, ja tiek konstatētas neatbilstības, palīdzam tās novērst, lieki nekavējot ražošanas procesu. Pārbaudām visus preces iepakojumu sniegto ziņu savstarpējo atbilstību, pārbaudām, ka ir izpildītas valodas prasības, kā ir izpildītas prasības par brīvprātīgi sniedzamo produktu informāciju, konsultējam veiksmīgas komunikācijas un atbilstības jautājumos, kā arī profesionāli risinām strīdus un pārstāvam uzņēmēju intereses attiecībās ar patērētājiem un uzraudzības iestādēm. Mūsu pieredze rāda, ka laba komunikācija un izpratnes veicināšana par pārtikas produktu marķējumu prasībām padara prasību ievērošanu vieglāku un pozitīvi ietekmē uzņēmēju pašpārliecību, attiecības ar patērētājiem un konkurentu novērtējumu. Vienlaicīgi tiek novērsta lieka šķēršļi no uzraugošo iestāžu puses un stimulēta uzņēmēju darbības izaugsme. Ja jums ir nepieciešama palīdzība preču marķējuma atbilstības nodrošināšanā, sazinieties ar advokātu biroju Njord, lai saņemtu kvalificētu juridisko atbalstu.